Kam pieder Krima? Domburkungs, nopietni. Jā, pilnīgi. Domburkungs, es jums... Kam pieder Krima? Domburkungs, Mūsu advokāts var atbildēt uz šo jautājumu. Advokāti tikai jums atbild. De jure vai de Jūs facto? neatbildat. Jūs kā Saeimas deputāts neatbildat. Nē, es jums varu atbildēt, bet priekš kam mums palieks labāk, ja es atbildēšu jums? Ja man paliks baigi labāk. Man ir piedāvājums, vasara būs Saeima Tas ir provokācija. brīvdienas. Es varu piedāvāt, jums brauksim kopā uz Krimu un noskaidrosim. Jā, tā arī Ukraina. Kam pieder Krima? Brauksim kopā un noskaidrosim. Ne, bet šobrīd jā, kam pieder jā, Krima? tā ir Ukraina. Mēs aizbrauksim līdz Kīvam, apmainīsim naudu uz Hrivnam un brauksim uz Krimu. Advokāts atbildēs, kam pieder Krima? Šobrīd Kam pieder Krima? Kāda ir atbilde uz šo jautājumu? Krima šobrīd ir pievienota Krievijas federācijai. De facto, de jure, kam pieder Krima? Gan de facto, gan de jure. De jure? Ukrainai nepieder Krima. Es neesmu redzējis dokumentus, kas noformēti par Krimas pievienošanu Krievijas federācijai. Man neviens viņus nerādīja, tāpēc es nevaru analizēt to, ko es nezinu. Ir vēl kāds papildus jautājums, ja neizmēs deputātus tagad iztaujājam? Man liekas, ka pēc Ukrainas konstitūcijas Krims pieder Ukrainai, vai ne? Vai ne? Tad jums sanāk, ka cita atbilde. Es nezinu. Es neredzēju to konstitūcijas.